Esi sveicināta šajā 15 minūšu miera pauzē. Es esmu Kristīne, tava kosmiskās meditācijas balss. Šī ir manis radīta hipnomeditācija, kura palīdzēs tev atbrīvoties no bailēm, vairot savu drosmi un arī pārliecību. Tev nav jābūt ideālai, nav jāzina, kā meditēt. Vienkārši esi, bet es parūpēšos par pārējo. Šis ir tavs personīgais laiks, ko veltīt tikai sev. Tu esi to pelnījusi pēc visas ikdienas steigas un rūpēm. Šī meditācija ļaus tev atslābināties, gūt mieru un pamodināt sevī to slēpto pārliecību, ka tu drīksti ņemt vislabāko no savas dzīves, visu to, ko esi pelnījusi. Tagad atrodi sev ērtu pozīciju. Tu vari meditēt guļot vai sēžot, kā vien tev ir patīkamāk. Nav nepieciešams ieņemt kaut kādu īpašu pozu vai stāvokli. Galvenais, lai tavai mugurai būtu ērti un tu vari pilnībā atslābināties. Pārliecinies, ka neesi šobrīd pie stūres vai neveic citus darbus, kas prasa uzmanību, jo šīs 15 minūtes ir domātas tikai mierīgai iegrimšanai sevī. Ja vēlies, tad vari aizvērt telpā visus logus vai izslēgt telefonu, lai neviens tevi netraucē. Fonā skanēs maiga mūzika, un tu drīzumā ļausi tās skaņām un maniem vārdiem aizvest tevi drošā, mierpilnā ceļojumā pie sevis. Šī hipnomeditācija spēcīgi programmēs tavu prātu pārējai no bailēm uz pārliecību. Un, lai sasniegtu optimālu rezultātu, ieteicams to klausīties regulāri, vismaz 21 dienu pēc kārtas. Un ar katru reizi tavas pozitīvās domas un attieksme nostiprināsies arvien vairāk. Mūsu prāts mācās caur atkārtošanu. Tādēļ regulāra prakse palīdzēs tavām jaunajām pārliecībām kļūt ierastām un dabiskām. Un drīz tu pamanīsi, kā stress un trauksme mazinās un to vietā dzimst miers, drosme un arī iedvesma. Tici sev un procesam. Tu vari transformēt savas bailes drosmē. Un tagad sākam meditāciju. Ērti iekārtojies, atbrīvo plecus un rokas novieto klēpī vai gar sāniem. Ja vēlies, tad vari aizvērt acis jau tagad, vai arī no sākuma paturēt tās viegli atvērtas. Ja acis ir atvērtas, tad pievērs skatienu vienam punktam sev priekšā, vai kaut kur griestos, nekustinot galvu, it kā mēģinot saskatīt punktu kaut kur augstāk virs sevis. Tas palīdzēs tev sakoncentrēties. Ļoti labi. Tagad sāksim ar elpošanas vingrinājumu, kas ļaus atslābināties un nomierināt prātu. Veiksim 3 dziļas elpas, ieelpojot pārliecību un izelpojot spriedzi un bailes. Tagad lēni ieelpo dziļi caur degunu, piepildot plaušas un vēderu ar gaisu. Paturi šo elpu uz mirkli, apmēram 5 sekundes. Un tagad lēnām izelpo caur muti, atbrīvojot visu spriedzi. Ļauj saviem pleciem noslīdēt lejup un jūti, kā izelpas brīdī atslābst viss ķermenis. Atkal ieelpo dziļi caur degunu.
jūtot, kā svaigs gaiss piepilda tevi. Aizturi elpu 5 sekundes. Izelpo caur muti, viegli izpūšot laukā visas rūpes un nemieru. Ar katru izelpu tu jūti, kā bailes pamet tevi, izklīstot kā tāds tumšs mākonis virs galvas. Vēlreiz dziļi ieelpo pārliecību. Aizturi elpu 5 sekundes. Un tagad lēnām izelpojot, maigi aizver acis un atbrīvo pēdējās spriedzes paliekas. Turpini acis turēt aizvērtas. Sajūti, kā ar katru izelpu tavs ķermenis kļūst smagāks un iegrimst patīkamā mierā. Ļauj sev justies viegli un brīvi, it kā tu šūpotos šūpuļtīklā. Nemēģini šo sajūtu forsēt, vienkārši ļauj tai notikt. Iztēlojies siltu, mirdzošu ūdeni, plūstam pāri tavam ķermenim, it kā tu stāvētu dušā, un silta ūdens straume no galvas līdz kājām noskalo projām visu, kas tev vairs nav vajadzīgs. Tas aizskalo projām spriedzi, nogurumu un raizes. Ar katru mirkli tu kļūsti mierīgāk, arvien dziļāk iegrimstot relaksācijā. Tagad iedomājies kāpnes ar 10 pakāpieniem sev priekšā, kas ved leju uz vēl dziļāku miera stāvokli. Nedaudz noliec galvu un novirzi savu skatienu it kā uz leju, kur šīs kāpnes pazūd maigā un drošā gaismā. Es skaitīšu no 10 līdz 1, un ar katru skaitli tu nolaidīsies par 1 pakāpienu zemāk, dubultojot savu atslābināšanos ar katru soli. Pat ja nevari skaidri iztēloties kāpnes, neuztraucies. Pietiek ar nodomu sekot manai balsī, un tavs prāts pats radīs šo ceļu. Sāc savu ceļojumu lejup. 10. Tu spēr soli uz leju un jūti, kā miers pakāpeniski piepilda tevi. Tavs ķermenis smagnēji atslābst. 9. Tu dodies dziļāk, prāta domas kļūst klusākas un rūpes sāk izgaist. 8. Tavi muskuļi atslābst, pieres un acu plakstiņi ir smagi un miera pilni. 7. Ar katru skaitli tu divtīgi dziļi iegrimsti patīkamā, drošā relaksācijā. 6. Tu atbrīvo visas spriedzes paliekas. Tavs iekšējais mierinājums apņem tevi. 5. Tu jau esi pusceļā lejup pa kāpnēm. Sajūti, cik droši un ērti tu jūties, kā guļot uz mīkstiem mākoņiem. 4. Vēl dziļāk.
itin viss, kas notiek apkārt, tikai padziļina tavu mieru. Katrs sirdspuksts, katra skaņa fonā tevi nomierina vēl vairāk. 3. Tu tuvojies kāpņu apakšai, tavs prāts ir rāms, un tu plūsti pa straumi, viegli un droši. 2. Tevī valda miers. Visas bailes un nemiers ir palikuši tur tālu augšā, bet šeit lejā ir tikai drošība, siltums un atslābums. 1. Tu esi nonākusi apakšā, dziļā, mierpilnā relaksācijā. Tagad tavs prāts ir atvērts pozitīvām pārmaiņām. Šajā dziļi mierīgajā stāvoklī tu uzsūc katru vārdu, un tie iesakņojas tavā apziņā, palīdzot tev pārveidot bailes drosmē un pārliecībā. Tagad padomā par vārdu bailes. Ievēro, šobrīd tu vari par to domāt bez satraukuma, it kā skatoties uz to no malas, jo bailes ir dabiska emocija, kas reizēm mūs sargā, bet bieži vien tā kļūst lieka un traucē mums dzīvot pilnvērtīgi. Tagad tu drīksti to atlaist. Te un tagad tu esi pilnīgā drošībā. Nekas tev nedraud. Šis brīdis ir mierpilns un pasargāts. Tu vari ļaut savām bailēm izšķīst. Tās tev vairs nekalpo. Un ar katru ieelpu un izelpu tu vari pārveidot savu stāvokli. Ieelpot dziļi un iztēlojies, kā tu ieelpo gaišu, siltu gaismu, kas piepilda tevi ar pārliecību un drosmi. Bet izelpojot, iedomājies, kā tumšs baiļu mākonis pamet tavu ķermeni un izgaist tālumā. Un tagad ieelpo pārliecību. Izelpo bailes. Ļauj tam notikt viegli un dabiski. Turpini elpot šādi savā ritmā vēl dažas reizes. Ar katru ieelpu tevī rodas vairāk gaismas un drosmes, un ar katru izelpu mazāk baiļu un spriedzes. Lieliski! Bailes pakāpeniski aizplūst prom, un to vietu tavā iekšējā telpā aizpilda miers. Iespējams, tu jau jūti šo silto gaismu savās krūtīs vai bēdarā, savu iekšējo spēku,
kas sāk mirdzēt arvien spožāk. Tava dvēsele un sirds vienmēr ir glabājusi šo drosmes dzirksti, un tagad tā uzliesmo spožā ugunī. Tu atļauj savai iekšējai gaismai spīdēt, jo drosme jau bija tevī visu laiku. Tai tikai vajadzēja tavu atļauju izpausties. Un tagad atceries kādu reizi savā dzīvē, kad tu biji drosmīga. Varbūt tas bija pavisam mazs notikums, vai brīdis, kad tu pārvarēji mulsumu, vai izmēģināji kaut ko jaunu, vai izdarīji kaut ko tādu, no kā agrāk baidījies. Atsauc atmiņā šo sajūtu, to lepnumu un atvieglojumu, kas radās, kad tu pārkāpi pāri savām bailēm. Iedziļinies šajā atmiņā. Ko tu redzēji, ko tu dzirdēji vai sajuti? Ļauj šīm drosmes emocijām atkal piepildīt tavu sirdi, it kā tas notiktu šobrīd. Ja tev prātā nenāk konkrēta atmiņa, tas ir labi. Tagad iztēlojies sevi situācijā, kur agrāk juties nedroša, bet šoreiz tu rīkojies ar pilnu pārliecību un mieru. Piemēram, iedomājies sevi pārliecinoši sakām ko tādu, ko vienmēr vēlējies pateikt. Vai iedomājies sevi sperot soli jaunajā dzīves virzienā ar drošu sirdi. Redzi sevi gūstam panākumus, smaidot, priecājoties par savu brīvību. Sajūti, cik tas ir viegli. Tu vari būt drosmīga. Tā sajūta ir tev pazīstama un pat patīkama. Izjūti to. Un kad šī drosmes sajūta ir sasniegusi kulmināciju tavā ķermenī un prātā, tu vari to nostiprināt ar ankuru. Maigi saspied kopā īkšķi un rādītāja pirkstu uz vienas rokas pirkstiem. Izvēlies pati, kuras. Šis vienkāršais žests būs tavs ankurs, kas saistīs tevi ar šo brīdi un šo drosmes izjūtu. Vienlaikus klusi pie sevis domās vai čukstu saki: es esmu drošībā, es esmu drosmīga un pārliecināta. Pasaki to vēlreiz ar patiesu pārliecību. Es esmu drošībā, es esmu drosmīga. Es esmu pārliecināta par sevi. Atkārto šo apgalvojumu vairāk kārt savā prātā, ritmiski un mierīgi, kamēr es klusēšu. Ļoti labi. Ar katru reizi, kad tu atkārto šos vārdus, tie dziļi iesakņojas tavā zemapziņā, un tavs prāts tos pieņem kā patiesību.
tu tiešām esi drosmīga un pārliecināta. Tu vienmēr esi drošībā. Šī pārliecība aug tevī ar katru elpas vilcienu, ar katru sirdspukstu. Bailes, šaubas, nedrošība, tās tagad saraujas un izgaist, gluži kā ēnas, kas pazūd gaismā. Gaisma ir tava drosme, tava apņēmība un ticības sev. Sajūti, cik brīva un viegla tu esi šajā mirklī, kad bailēm vairs nav varas pār tevi. Iedomājies, ka bailes bija kā smags akmens tavā mugursomā. Tagad to noliec zemē un atstāj tur. Un tagad tu vari iet tālāk bez tā svara, viegli un brīvi. Tā vietā, lai tevi bremzētu, agrākā baiļu enerģija pārtop par aizrautību un zinātkāri. Tas kutinošais satraukums, ko reiz sauci par bailēm, tagad izpaužas kā patīkama rosība, kas tevi virza uz priekšu. Tu sagaidi jaunas iespējas ar interesi, nevis ar šaubām. Tu jūti iedvesmu darboties un izmēģināt ko jaunu. Apzinies, ka atbrīvojoties no stresa un bailēm, uzlabojas tavs miegs, miers un iekšējais līdzsvars. Tavs prāts ir mierīgs, un vakara stundās tu vari viegli aizmigt, zinot, ka esi drošībā, bet no rīta pamostoties atpūtusies un enerģijas pilna. Bezmiegs un nemieris pamazām atkāpjas, jo tavā apziņā valda miers. No šī brīža katru dienu, kad tu klausīsies šo meditāciju vai atcerēsies tās vārdus, tava pārliecība nostiprināsies arvien vairāk un vairāk. Tu ievērosi, ka situācijās, kur agrāk jūties nedroša vai bažīga, tagad jūties daudz mierīgāka un drošāka. Tu pamanīsi, ka ar prieku apņemies paveikt lietas, no kurām agrāk izvairījies, un jutīsies labi tās darot. Tava zemapziņa ir pieņēmusi jauno programmu, kur valda drosme, miers un pārliecība. Ar katru atkārtojumu šī programma kļūst stiprāka, noturīgāka, un bailēm nav varas, lai tevi kavētu. Turpmāk, jebkurā brīdī, kad saskarsies ar situāciju, kas agrāk izraisīja tevī bailes vai nedrošību, tu atcerēsies šo sajūtu, ko izjūti tagad. Tev tikai jāievelk viena dziļa elpa, jāatceras sava iekšējā gaisma, un, ja vēlies, vari arī maigi saspiest īkšķi un rādītāju pirkstu. Un tu nekavējoties sajutīsi to pašapziņas un miera vilni, kas plūst tev cauri tagad. Tavs prāts atsauks atmiņā šo relaksēto, drosmīgo stāvokli, un visas bailes izklīdīs, vēl īsti nepaspējušas rasties. Tu vari brīvi elpot, domāt un rīkoties, saglabājot mieru. Šis ankurs un šī pieredze paliks ar tevi, sniedzot tev atbalstu ikdienu. Tava zemapziņa turpinās strādāt tavā labā arī pēc šīs meditācijas beigām. Vārdi, ko esi dzirdējusi,
turpina atbalstīt un stiprināt tevi nākamajās dienās un arī nedēļās. Katru reizi, kad tu pievērsīsies savai elpošanai, atceries, ieelpo pārliecību, izelpo bailes. Tu nostiprini sevī šo jauno ieradumu, būt drošai, mierīgai un pārliecinātai, lai ko dzīve arī atnestu. Un tagad tu vari pateikties sev par šo brīdi, ko veltīji savai labsajūtai un izaugsmei. Tu esi paveikusi lielisku darbu. Pamazām atgriez savu apziņu atpakaļ uz ārpasauli. Sajūti savu ķermeni, sajūti virsmu, uz kuras tu sēdi vai guli, ieklausies skaņās ap sevi, sāc dziļāk elpot, atdzīvinot ķermeni. Vari pakustināt rokas un kāju pirkstus, viegli izkustoties. Vari lēnām izstaipīties, ja nepieciešams. Tieši tā, lēnām un saudzīgi. Un, kad jūties gatava, lēnām maigi atver acis. Ievelc vēl vienu dziļu ieelpu un izelpu. Tu atgriezies nomodas stāvoklī, moža, mierpilna un piepildīta ar pārliecību. Sajūti, kā miera un drošības sajūta joprojām silda tavu krūšu kurvi un dzirkstī tavās acīs. Uzsmaidi sev. Tu esi paveikusi ko brīnišķīgu savā labā. Paturi šo sajūtu sevī un paņem to līdzi savā turpmākajā dienā vai naktī, ja dodies pie miera. Atceries, ka tu jebkurā laikā vari atgriezties šajā miera un drosmes stāvoklī. Tev pietiek aizvērt acis, dziļi ieelpot pārliecību un izelpot bailes, un tu atkal atradīsi savu līdzsvaru. Tu drīksti un vari darīt visu, ko vēlies. Dzīvo ar drosmi sirdī un ticību sev. Pateicies sev vēlreiz par šo laiku un atceries, ka visums atbalsta tevi ik uz soļa. Paldies, ka meditēji kopā ar mani. Lai tev priekšā brīnišķīga diena, piepildīta ar pārliecību un mieru.